Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kemerons paziņoja, ka nākamajā gadā Lielbritānijas militārais atbalsts Ukrainai netiks samazināts. Precīzu skaitli Lordu palātai gan viņš nenosauca, bet minēja, ka atbalsts tikšot saglabāts tādā pašā apjomā kā līdz šim vai pat lielāks. Amerikas Savienotās Valstis un Zviedrija vakar parakstījušas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā. Tā paredz nodrošināt ASV piekļuvi visām militārajām bāzēm Zviedrijā un radīs labākus apstākļus Savienoto Valstu atbalsta saņemšanai kara vai krīzes gadījumā. Tajā pašā laikā izskatās, ka Amerikas Savienoto Valstu republikāņu iekšējo cīņu dēļ ir pamatīgi iestrēdzis prezidenta Džo Baidena oktobra lūgums Kongresam apstiprināt $106 miljardus lielu nacionālās drošības finansējumu, ieskaitot atbalstu Ukrainai un Izrēlai tās karā ar Hamas. Vairāki republikāņu senatori vakar pameta slepeno brīfingu par Ukrainu pēc tam, kad prezidents Volodimirs Zelenskis pēkšņi atcēla videozvanu, kurā bija sagaidāms, ka viņš aicinās ASV turpināt finansējumu. Virkni populāru blogeru, Krievijas un Ukrainas konflikta analītiķu ir neizpratnē par iemesliem, kādēļ tā notika, un daži to jau nosaukuši par nodevību no Zelenska puses. Savukārt Krievijas Federācijas mediju telpā par šīs nedēļas sākuma norisēm ASV valda liela pacilātība. Nepālā policija aizturējusi 10 cilvēkus, kas sūtījuši jauniešus uz Krieviju vervēšanai armijā, lai karotu pret Ukrainu. Katmandu policijai ir dati, ka aizturētie iekasējuši no cietušajiem līdz $9,000 un sūtījuši viņus uz Krieviju ar turistu vīzām caur apvienotajiem Arābu Emirātiem. Vietējās policijas priekšnieks Bhupendra Khatri to nosaucis par cilvēku kontrabandu un organizēto noziedzību. To Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu, kuri nav iesnieguši dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, izraidīšana būs ļoti sarežģīts un smagnējs process. To šodien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā atzina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze. Līdz septembra sākumam dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai nebija pārvaldē iesniegusi vai nebija pieteikusies atkārtotas valsts valodas pārbaudes veikšanai 3541 persona, un šīm personām Latvijas teritorija bija jāatstāj līdz 30. novembrim. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus pašvaldības domes deputāta statusa likumā, ar kuriem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram piešķirtas tiesības anulēt pašvaldības deputāta mandātu, ja deputāts 3 mēnešos neattaisnoti nepiedalīsies pusē no domes sēdēm. Likumā saglabāsies arī precizētā pieeja, ka šādā gadījumā anulēt mandātu tiesības būs arī domei. Vakar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atbalstīja valsts prezidenta piedāvātos grozījumus izglītības likumā, kas paredz ļaut skolu direktoriem drošības apsvērumu dēļ pārmeklēt skolēnu mantas. Pat labam Saeimā atrodas 2 līdzīgi likumprojekti, vairāk opozīcijas deputātu un valsts prezidenta priekšlikumi. Reizeknē komunālajā ielā jau kopš 30. novembra vakara glābēji turpina dzēst degošu šķeldes kaudzi, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 4. decembra pēcpusdienā ugunsgrēks tika lokalizēts un kopējā degšanas platība bija 800 kvadrātmetru. Daugavpilī piešķirts 17 miljonu Eiropas finansējums jauna Altop industriālā parka būvniecībai. Plašāk par to stāsta Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Daugavpilī kā vienīgai pilsētai Latgalē piešķirti 17 miljonu eiro Eiropas Savienības finansējums jaunu industriālā parka būvniecībai un jaunu darbu vietu radīšanai bijušās lidostas Locikos teritorijā. Faktiski pēc 1,5–2 gadiem šeit atradīsies jaunas ražošanas telpas vismaz 11,000 kvadrātmetru platībā, kuriem pašvaldība meklēs investoru, kurš arī radīs pilsētā jaunas darba vietas. Altop industriālajā parkā būs viedo tehnoloģiju parks, zinātnes parks un Daugavpils lidosta ar aviācijas centru. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbilstajā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.